Labvakar! Labvakar ierakstās mums viss, un labvakar, prieks jūs visus šeit redzēt. Prieks man jūs arī Santas ievada lekcijā par pusiņu jeb ekspresa numeroloģijas metodi. Un es zinu, ka šis jums būs tāds, kā Santa saka, garšīgs vakars. Ja? Un par visu arī, jā, vēl par datumiem, par visu jau arī vēl Santa jums noteikti izstāstīs. Un es zinu, ka te ir cilvēki, kur pie Santas ir mācījušies un kas jau arī zina, kā tas viss notiek. Un tas, ko es jums varu pateikt, tātad to, ka visām būs ieraksti, ja, tātad kurs notiks tādā sauktajā Zoom online, bet visam būs ieraksti, ja nu jūs uz kādu nodarbību netiksiet, tad jūs noteikti dabūsiet nākamajā dienā ierakstu un visu varēsiet noskatīties. Un tā, tūlītās es par datumiņiem es neesmu vēl te atvērusi. Par datumiem tu, Sants, izstāstīsi, vai ne? Sāksim mēs 4. novembrī. 4. bija, jā, 4. es domāju, lai viss. 4. novembris, jā, 12 nodarbības, tātad 6 mēneši. Jā, 6 mēneši un arī samaksu tātad var veikt par katru mēnesi atsevišķi, ja? Un noteikti arī nekavējieties, tie, kas zina, kas ir jau gatavi pieteikties, noteikti piesakieties, jo kad jūs piesties, jums vēl nekas nebūs jāmaksā, pēc tam mūsu cita kolēģi Santa sazināsies, ka grupa būs noformējusies, ka mēs zināsim, ka ir kursantu skaits, tad jau arī mēs jums visiem rakstīsim rēķinus. Ja? Tā kā nekavējieties rīt, kad jūs saņemsiet, varētu teikt, šo te informāciju jau ar visu ierakstu par šodienas ierakstu, tā kā droši piesakieties, kas zina, jo es jau arī redzu, jā, ka te ir daļa tie, kas jau pie tevis ir mācījušies. Ne? Tiem arī noteikti būs kāds labs viedoklis, ko pateikt un kāds labs iemesls, kāpēc pie Santas ir jāmācās. Labi, es nekavēšu jūs vairāk. Santiņ, dodu tev. Paldies, Lauriņ. Paldies, Lauriņ, jā. Jā, un tad uz tikšanos kādos citos kursos vai pie Santas, uz tikšanos ar mani kādā citā ievadlekcijā. Paldies, Lauriņ. Paldies mūsu direktorītei, mūsu centra čaklējai bitītei. Labvakar vēlreiz visiem šai foršajā vakarā. Mani sauc Santa Abeltiņa, esmu numerologs, pārzinu daudz dažādas numeroloģijas tehnikas un skolas. Esmu mācījusies pārsvarā Krievijā. Bet tā kā mācoties daudz dažādas sistēmas, pie daudz dažādiem skolotājiem, bija problēma to visu pielietot. Ja? Tad pateicoties savai skolotājai, kuru satiku, viņa man parādīja ceļu, pa kuru var iet un kā sakārtot savas zināšanas, lai viņas var praktiski pielietot, praktiski un ērti. Un tā, sakārtojot priekš sevis, iemācoties tos priekš sevis, nodotu tagad šīs zināšanas arī savos kursos, jo ja man tas bija vajadzīgs, ja man tas bija svarīgi, es domāju arī citiem cilvēkiem tas var būt ļoti noderīgi. Bieži jautā, kāpēc tik dažādas ir numeroloģijas, ja? Kura tad ir īstā? Ja? Saka, nav jēga mācīties vai ne, kura tad ir īstā? Tāpat kā, piemēram, ziniet, angļu valodā, ne? Kad man angļu radi saka, ka Anglijā katrā novadā runā savā valodā, savā izloksnē, ja? Tad es saku, tad kuru to valodu lai mācās, vai ne? Tāpat arī ar numeroloģiju. Par cik ir daudz dažādi novirzieni, daudz dažādas skolas, ja? Tad cilvēki nevar saprast, kura tad no tām numeroloģijām ir tā īstākā un pareizākā. Ja? Te ir svarīgi saprast to, ka principā, teiksim, jebkura numeroloģijas tehnika vai skola vai instruments, kuru jūs gribat apgūt un pielietot savā dzīvē, kaut kādiem mērķiem saviem, ja, vai nu sevi izzināt, vai savos darba procesos, ir ļoti svarīgi saprast, ja, tos likumus, pēc kuriem šī tehnika tiek veidota, ja, un interpretācijas. Lūdzu, izslēdzam mikrofoniņu, Vija, izslēdzam mikrofoniņu. Nu, lūk, tātad, ja mēs zinām kādu
skolu, jā. Zināšana mums te nav bijusi, ka es ņemšu. Jā, izslēdzam Gaiši mikrofonu. pateikusi vairākas reizes, ka neņemšu un kāpēc neņemšu. Jā, izslēdzam mikrofoniņu, lūdzu. Jā, izslēdzam mikrofoniņu. Ja jūs vēlaties man ko teikt, tad ieslēdzam mikrofoniņu. Ja jūs vēlaties, teiksim, paklusēt, tad mikrofoniņu vajag izslēgt. Ja? Es īsti nedzirdēju. Vija, lūdzu, izslēdzam mikrofoniņu. Vija runā pa telefonu, viņai nav laika ar mums komunicēt. Vija, izslēdzam mikrofoniņu, lūdzu. Nu, lūk, tātad katrai skolai, katrai numeroloģijas tehnikai, katram numeroloģijas instrumentam ir savi likumi, sava likumība, ja, un savas interpretācijas. Tāpat kā jebkuru citu instrumentu, kā piemēram mikroviļņu krāsni, jūs arī nelietojat visām vajadzībām, vai ne, bet gan pēc instrukcijas. Nu, lūk, tāpēc numeroloģija, principā, teiksim, tā nav augstākā matemātika, nav jābaidās, kad ārprāts, kad es tur skolā gāju, kad es kur, un vispārībā matemātika kaut kā tā kā slikti mācījos, ja. Par to nav jāstraucās, numeroloģija nav augstākā matemātika, bet tos aprēķinus maz, kas mums ir, tos aprēķinus konkrētam instrumentam vai konkrētai skolai ir jāzina ļoti precīzi. Ja? Jo, ja kaut viens skaitlis, ja kaut viens cipariņš neatbildīs tam, ko jūs par to, tam cilvēkam, par kuru jūs vēlaties kaut ko uzzināt, tad tas būs pavisam par citu cilvēku. Ja? Tāpēc to ir jāsaprot. Nu, lūk, tādā veidā sakārtojot savas zināšanas par dažādām skolām, par dažādām tehnikām, izveidoja savus numeroloģijas kursus jau no psiholoģiju centra klientiem. Ja? Un viens no tādiem lielākajiem kursiem tā ir prognostikas numeroloģija. Prognostikas numeroloģijas kurs, kurā mēs soli pa solim īsti koncentrēti iepazīstamies ar numeroloģijas pasauli un ar daudz dažādiem numeroloģijas instrumentiem. Šajā kursā piedāvāja tikai tos instrumentus, tikai tās tehnikas, kas ir, kas reāli strādā, ja? kas reāli strādā, kas ir, principā, teiksim, tāda labi pielietojama, ja? Vismaz priekš manis. Ja jums mācoties prognostikas kursā kāda no tehnikām, teiksim, nav pie sirds, to jūs varat arī nepielietot. Nu, lūk, un šoruden no prognostikas kursa esmu sagatavojuši tādus 2 īsos kursus, 4 vakaru nodarbību kursus, ja, kas ir veiksmes skaitļi, kurās mēs pārunāsim 3 tēmas, 4 vakaros, ja, tas būs novembrī, ja ir interese, varat pievienoties. Un vārda koda atslēga, ja, kas arī 4 nodarbības, kas notiks decembrī. Tā ir ļoti svarīga informācija par vārdu, vai ne, teiksim, ko tad ar to kodu atslēgu var atslēgt, ja? Jo bieži vien cilvēki domā, ka, teiksim, skanīgs vārds ir jau visu panākumu atslēga, ja? Bet numeroloģija strādā ne tikai ar dzimšanas datiem, tātad dzimšanas datumu, mēnesi un gadu, bet pielieto arī vārdu un uzvārdu. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi saprast un izprast, kā sadarboties ar sevi, kā izprast sevi ar savu vārdu un uzvārdu, kā sadarboties ar mīļajiem, tuvajiem, ar draugiem un ar pasauli. Nu, lūk, nākošais kurs, ko es piedāvāju, tā ir praktiskās numeroloģijas stāra arhitipos 2 kursi, kas ir viens numeroloģija katrai dienai, ja, kur ir svarīgi noskaidrot, kā dažādos
tāro arhetipos, vai ne, izpaudīsies jūsu gads individuālais, tieši tikai jūsu personalizētais gads, jūsu personalizētais mēnesis un jūsu personalizētā diena, kādus notikumus un situācijas jums var piedāvāt. Ja? Tur tajā kursā, protams, ir arī mēnesis ritmi, ja, jo pieliekot pie prognozēšanas mēnesis ritmus, mēs iegūstam vienkārši ļoti, ļoti super-puperi instrumentu. Ja. Nu, tas ir kurs priekš tam, lai cilvēki, kas grib, ja, tiktu skaidrībā par to, kā tad plānot savu dzīvi, savus laikus un saprast to, kāpēc es šo gadu vai šo mēnesi vai šodien jūtos tieši tā un nekā ne savādāk. Ja. Un otrs praktiskās numeroloģijas kurs, tas ir par tavas dzīves uzdevumiem, vai ne? Tātad mēs visi zinām, ka neskatoties uz kādiem laikiem, neskatoties uz pārmaiņu vējiem, kas pasaulē valda, ja mēs ejam pa saviem talantiem, pa saviem uzdevumiem, kurus mēs precīzi un skrupulozi 78 arhetipu ietvaros, vai ne, varam lasīt, varam saprast, izprast, ja, tad dzīve mums neliekas vairs nesaprotama, grūta, ja, un pie silnieces vairs nav jāiet, ja, teiksim, vai arī jāpaļaujās uz citu, teiksim, ezotērikas zināšanu speciālistu, teiksim, prasmēm un mākām, ja, jo ne jau visi numerologi ir mācījušies daudz dažādas tehnikas, un ne visi astrologi vai ne pārzina dziļi un pamatīgi. Nu, lūk, tāpēc tas kurs arī ir ārkārtīgi svarīgs. Ja? Nu, un tad man ir vēl tāro numeroloģijas kurs, kas ir ļoti dziļi tāds psiholoģisks, kas, un vispār, ja mēs tā numeroloģijas tagad tehnikām pievienojam interpretācijās tāro arhetipus, tas dod uzreiz numeroloģijas interpretācijām vēl nebijušu dziļumu un apjomu. Ja? Un viens kurs pats par sevi ir tāro numeroloģija, ja? Bet prognostikas numeroloģijas kursā tad mēs skatāmies, kurās tehnikās un instrumentos, ja, mēs varam pielietot šos tāro arhetipus, ja? Kur tad mums ir tie, tas dziļums. Ja? Nu, lūk, un vēl šogad man tā tad ir 3. decembrī būs vēlmju kartes un taro ratu iegriešanas meistarklase. Ja? Vēlmju kartes, saprotiet, ir ļoti svarīga lieta, ja? Tāpēc, ka mēs bieži vēlamies ne to, kā vajag vai ne, un neprotam arī šīs vēlmju vispārībā sarakstus priekš sevis veidot. Vienreiz mūžā to iemācoties, ja, principā jūs iegūstat tādu instrumentu, ja, kad varat, teiksim, saviem tuvākajiem Ziemassvētku vakarā, vai ne, vai jauno gadu sagaidot draugiem, ja, jūs varat paspīdēt ar kaut kādām jaunām zināšanām un viņiem piedāvāt arī šo tehniku apgūt un iemācīties, ja, jo kā ir kāds gudrs cilvēks teicis, baidies savu domu, vai ne, baidies savu vēlmju. Man viena meitene, kura mācījās jau šajā vēlmju kartē, ko es dodu katru gadu, tikai vienu šādu meistara klasi, pašās novembra beigās vai decembra sākumā, piemeklējot tam atbilstošu dienu. Kā viena meitene teica, es atnākot nākošajā gadā atkal uz šo meistarklases, jautāju, ko jūs tad darat? Viņa saka, tā ir, kad nenopietni izturās pret zināšanām, uz kurām es atnācis. Viņa saka, es tā izvēlējos māju ar 5 istabām un iedevu. Šo māju ar 5 istabām tagad ir jāprasa naudiņa priekš tā, lai savestu to māju 5 istabām kārtībā. Ja? Tā kā visādi amizanti gadījumi mēdz būt. Ja? Un tāpēc mums ir lūk šī tāro rata iegriešana uz vienu materiālo vēlmi. Ja? Un tad, kad jūs iegriežat šo tāro ratu savai vēlmei, tad principā, teiksim, un arī vispārībā, ja mēs pareizi vēlamies, tad visums mūs sadzird un
ar mums sarunājās un piedāvā daudz dažādus risinājumus, kā šo vēlmi realizēt. Nu, lūk, bet šodien mēs esam, tātad, pareizāk sakot, jūs esat šeit sapulcējušies, atnākuši uz šo ievadnodarbību jaunajam USIN, tātad USIN, numeroloģijas tātad numeroloģijas ekspresa metodas kursam. Ja? Kāpēc USIN? USIN tā ir sena austrumu zināšanu sistēma par 5 elementiem, par ūdeni, koku, uguni, zemi un metālu un 5 pārvērtībām. Ja? Tātad tas, ka visu laiku enerģija kustas, ja? Viņa ir visu laiku kustībā. Tad viņi ir radoša enerģija, tad viņi ir ārdoša enerģija. Vienu dienu var būt radoša, citā dienā ārdoša. Un pa zvaigzni, ja mēs skatāmies, tad arī ierobežojoši. Ja? Jo, piemēram, koks ierobežo zemi, zeme ierobežo ūdeni, ja? Nodzēšot ūdens ierobežo uguni, apdzēšot uguns ierobežo metālu, pārveidojot. Ja? Metāls ierobežo koku, kokam apcērpot sāknes. Nu, lūk, un tātad numeroloģijas ekspresa metodas komentā, lūk, ir šī USIN teorija, šī senā zināšanu sistēma, ja, ko, piemēram, teiksim, izmanto aktīvi austrumos, Ķīnas tradicionālā medicīna to pielieto, izmantojot to, kad ūdens, tas ir nieres, ja? Ūdens, ja mēs skatāmies, tās ir nieres. Ja, zinām, nieres tātad tās ir, nu jā, visi jau zina, kas ir nieres, vai ne? Koks tās ir aknas, kas ir vienīgais iekšējais orgāns, kas spējīgs ir atjaunoties pats, ja? Uguns ir sirsniņa, sirds. Zeme, tas ir kuņģis, un metāls tās ir plaušas. Bet apvienojumā ar numeroloģiju, ja, apvienojumā ar numeroloģiju šī tehnika tiek vēl vairāk, tātad padziļināta, ja, un katru no šiem elementiem sadala 2 daļās, ja. Un līdz ar to šeit ir nieres un urīnpūslis, un ieliek cipariņus iekšā 6 un 1. Ja? Koku, kur ir aknas, ja? Sadala atkal 2 daļās, kur ir aknas un žultspūslis, jau tātad 2 meridiāni, ja? Un šeit ieliek iekšā cipariņus 8 un 0. Tur, kur ir sirsniņa, sadala uz 2 daļām, ja, ieliekot cipariņu 7 un 4, jo sanāk jau 2 meridiāni, kas ir sirds un pievās zarnis, ja. Bet te vēl nav viss. Šeit ir vēl 1 meridiāns, tas pats, vēl 2 meridiāni, tas pats 7 un 4, ja, bet jau sirds perikards un 3-kāršais apsildītājs vēl klāt tiek likts. Ja, ja mēs skatīsimies veselības kartē. Ja. Tur, kur ir kuņģis, sadala 2 daļās, un mums ir cipariņi 5, 3, un tad jau atkal veidojās 2 meridiāni. Viens no tiem ir aizkuņģa dziedzeris un liesa, otrs ir kuņģis. Nu, un 5. elements, sadalot 2 daļās, uz 2 meridiāniem, iegūst cipariņus 9 un 2, un ir plaušas un resnā zarni. Ja? Bet tā nebūtu numeroloģija, ja mēs redzētu šeit tikai veselības
veselības 12 meridiānus, redzētu tikai to, kā viņi savā starpā tātad viens otru papildina, kā viens otru ierobežo, kā viens otru apspiež, vai ne? Un to, kurā vietā, teiksim, precīzāk sakot, kur ir tā problēmas sakne, mums ir jāmeklē, teiksim, sarežģītus veselības risinājumus jārisina, ja? Tāpēc ļoti daudz ārstu mācās šo tehniku, ja, lai principā, teiksim, noskaidrotu ātri, ja, kur pacientam ir veselības problēmas, no kurienes nāk veselības problēmas, lai var mērķtiecīgi veikt izmeklējumus tālākos. Ja? Nu, lūk, tātad, bet, kā es teicu, tātad viens ir veselības, teiksim, lietas, ko mēs varam redzēt, jo ir izveidojas 12 meridiāni, ja, kurš katrs par sevi atbild, un ir ļoti svarīgi saprast to, ka veicot numeroloģiskos aprēķinus, mēs iegūstam skaidru bildi, cik tad konkrēti ir enerģijas mūsu orgāniem un sistēmām, konkrētiem orgāniem un sistēmām, ja. Iegūstam informāciju par to, kurā gadā vajadzētu, teiksim, piebremzēt ar enerģijas tādu, teiksim, izpaušanos. Ja tajā gadā nav jums dots enerģijas daudz, ja, bet jūs esat saplānojuši plānus kā ģenerāļi, ja, tad principā, teiksim, var būt lielas problēmas ar to, ka tos plānus var arī tā neizpildīt, ja, jo nebūs tik daudz spēka. Tāpat arī var redzēt, cik daudz ir enerģijas dotas, ja, teiksim, kurā gadā, kad jūs varat, kā saka, pilnu krūti doties uz priekšu darba uzvarās, vai ne? Tāpēc šī numeroloģijas tehnika principā ir tieši ļoti, ļoti svarīga un interesanta ar to, ka mēs varam redzēt, cik orgāniem, tātad 12 dažādiem meridiāniem un orgāniem un sistēmām ir iedotas enerģijas. Bet tas vēl nav viss. Mums ir viens no būtiskākajiem, ka mēs varam redzēt arī to, cik mūsu psiholoģiskajam portretam ir dots enerģijas, ja? Kā piemēram, kā mēs sevi paužam, kā mēs sevi apzināmies, kādi mums ir mērķi, vai materiāli svarīgāki, vai garīgie mērķi svarīgāki, ja? Kā mēs apgūstam informāciju, kā mēs uztveram informāciju, kā mēs domājam, ja? Vai svarīgs ir saturs, vai svarīga ir forma, ja? Kā mēs strādājam uz zemes, ja? Tātad, vai mēs protam iesākt un nobeigt, vai arī protam tikai iesākt un nobeigt neprotam, vai arī otrādi, ja, teiksim, ka iesākt ir problemātiski, bet nobeigt ir viegli, ja? Un tāpat kā pie metāla, kā mēs paužam, teiksim, emocijas, kā mēs paužam talantus, kā mēs formējam attiecības, jebkuras attiecības, ja? Un līdz ar to mēs iegūstam psiholoģisko portretu un, ja mēs skatāmies uz veselības karti, mēs iegūstam veselības karti, ja? Un kopā to saskat psihosomātika, ja? Tā kā skatoties vienā un tajā pašā kartē, izmantojot dzimšanas datumu, mēnesi un gadu, un ir svarīgi, šajā tehnikā ir svarīgi zināt dzimumu, ja, te nav svarīgi zināt, piemēram, vārdu un uzvārdu, ja, bet tad mēs varam iegūt gan psiholoģisko ekspresu portretu, gan veselības karti, ja, lasot vienu un to pašu karti. Piemēram, tātad cilvēks ir dzimis tātad 1.07.1961. gadā. Var jums pačukstēt, ka tā ir. Kā jūs domājat, ir pazīstams šis dzimšanas datums kādam?
Nevienam nav pazīstams šis dzimšanas datums. Tā ir princese Diāna. Ja? Tā ir princese Diāna. Nu, lūk. Zinām tātad dzimšanas datumu, mēnesi, gadu, noskaidrojam papildus skaitļus, ko mēs apmācamies kursā, kā to rēķināt. 23 un 5 un izveidojam tātad princesei Diānai karti. Tā šitos te es arī nodzēsīšu nosliekot, lai nejauc mūsu prātu. Nejauc prātu. Nu, lūk, līdz ar to mēs varam ievietot iegūtos skaitļus šajā kartē. Tātad vieninieki mums ir 1, 2, 3, ieliekam 3 plusiņus, tur, kur ir vieninieks. Nulīte mums ir 1, ja, tātad redzat, šajā numeroloģijas tehnikā izmanto ne tikai skaidrus no 1 līdz 9, bet arī nulīti pievienot, ja. 7 mums ir 1, 2, tātad ieliekam pie 7 2 plusiņus. 9 mums ir 1, 6 mums ir 1, 2 ir 2, 5 mums ir 2, 3 ir 1. Un līdz ar to mēs skatāmies 4 nav, 8 nav. Ja? Saites mums iet šādi. No ūdens uz koku, no koka uz uguni, no zemes uz metālu, komunikāciju saite tātad iet uz augšu, sazemēšanas saites iet uz leju. Nu, mums ir arī divas ārdošās saites, ja? Tātad, kas ir no ūdens uz metālu un no zemes uz uguni. Līdz ar to, pat nezinot, kas šī ir par personību, mēs varam redzēt, ka cilvēks ir pašpietiekams, pauž sevi stingri, ja, teiksim, un stabili, bet impulsīvi. Tāpēc reizēm ir nepieciešams novērst vienkārši tvaiku. Ja, ne tāpēc, ka vajag enerģiju, kā saka, paņemt no citiem, bet tāpēc, ka vienkārši cilvēkam pa daudz uzkrājās enerģiju un to tvaiku reizēm vajag novērst. Mērķus uzstāda garīgus vairāk, materiālas dabas viņai mazāk interesē, jo šādam cilvēkam principā ir svarīgi, ja labi strādās, ja labi dzīvos, tad algu samaksās tādu, kādu tu būsi pelnījis, vai ne? Viņš neuzstāda par mērķi nopelnīt tieši reāli naudu. Ja? Informācija ir svarīga pēc būtības, nevis skaisti izpušķota. Ja? Strādā adekvāti sāk, adekvāti beidz. Bet interesantāk cilvēkam ir uzsākt kaut kādas foršas lietiņas, vai ne? Un nobeigt, tad principā viņam arī pietiek enerģijas un spēka. Un adekvāti mierīgi pauž emocijas, ja? Neemocionē vai arī neklusē, bet absolūti nosvērts un adekvāts cilvēks. Tāda lūk ir princeses Diānas psiholoģiskais portrets, vai ne? Ļoti, ļoti īsi un ļoti, ļoti koncentrēti. Kursa laikā, protams, mēs iemācīsimies saprast, ko nozīmē katrs plusiņš, ko nozīmē katrs mīnusiņš, ko nozīmē katra bultiņa, kas iet pa pulksteni, ko nozīmē katra bultiņa, kad viņa ir ārdošā. Ja, teiksim, es vēl nepateicu, ka princesei Diānai svarīgi ir, teiksim, tur redzam kontrols kaut ko bija. Ja? Tā kā ne tikai viņa labi strādāja, ja, teiksim, prata gan strādāt, gan atpūsties, ja, bet gan uzsākt, gan nobeigt, bet arī viņai bija svarīgi, teiksim, kontrolēt vietas un situācijas. Noskaidrosim, ko nozīmē komunikāciju saite, ko nozīmē sazināšanas saite, ja, un
daudz foršas informācijas. Tā tikai liekas, ka tā ir tāda ekspresa metode, vai ne? Apgūstot šo kursu, jūs iegūstat lūk tieši fantastisku tādu ātru instrumentu, ja? Šito ir jāiemācās, ja? Tā nav nekāda tur augstākā, ja es teicu, matemātika vai augstskolas beigšana, ja? Tas ir absolūti elementārs zināšanas, ko var ātri apgūt un ātri pielietot, ja? Tāpēc tā ir arī, tāpēc to sauc par ekspresa metodi. Bet tā, principā, ļoti dziļa un pamatīga informācija. Kā man citos kursos ir, teiksim, citi kursanti ir teikuši, es pat iedomāties nevarēju, ka atnākot uz šo kursu, gaidot, ka tas būs tāda viegla pastaiga, ja, saņemt tik ļoti dziļu un tādu pamatīgu informāciju. Nu, kam šis kurs varētu būt interesants? Protams, ka tas ir interesants sevis izzinātājiem, vai ne? Jo kā jebkura cita numeroloģijas tehnika, vai ne, vai arī jebkura cita, nu, teiksim, tāda precīza zinātniskās ezotērikas mācība, tā vienmēr ir un stāsta par mums kaut ko, vai ne? Un tāpēc bieži cilvēki mācās šādas zināšanas, lai atrastu sevi, lai izprastu sevi, lai saprastu sevi. Ja? Tātad tas ir svarīgi sevis izzinātājiem. Interesants tas kurs varētu būt arī tiem, kas vēlas saprast savus tuvākos, vai ne? Tātad saprast, ko pauž, piemēram, nu, teiksim, jūsu bērni vai mazbērni, kā ar viņiem atrast kopēju valodu, ja? Jo viens no interesantākajiem, kāpēc es sāku šo skolu mācīties, tāpēc, kad, nu, man saradās mazbērni, un man bija ļoti svarīgi zināt, vai ne, tātad, kā viņi var sevi paust, vai ne, uz ko man ir, nu, teiksim, jāorientējās, kā man ar viņiem ir jārunā, vai ne, kā man viņus pazīt tā, lai man būtu viegli ar viņiem komunicēt. Un tad, kad es uzzināju šo tehniku, man likās, man gribējās skriet uz visām skolām un bērnu dārziem un visiem skolotājiem un pedagogiem mācīt šo skolu, jo tā ir iespēja ļoti ātri apgūt, nu, teiksim, iegūt informāciju par tiem bērniem, vai ne? Tā kā man vienā kursā bija vienlaicīgi 3 skolotājas, viena, kas strādāja ar speciālās skolas bērniem, otra, kas strādāja ar bērnu dārzniekiem un trešā ar vidusskolniekiem, ja? Un viņas visas vienkārši jau pēc 1 mēneša, 2 sāka aktīvi pielietot šīs tehnikas ar saviem audzēkņiem. Un tā meitene, kas strādājas pēc skolas bērniem, viņa bija vienkārši šokā par to, ka viņai tik viegli un tik forši ir iespējams atrast bērnu nu, teiksim, bērnu ar problēmām, ar viņu kopēju valodu. Tāpat bērndārza audzinātāji teica, ka visas bērndārza audzinātājas skrēja pie viņas konsultēties kā runāt ar konkrētu kādu bērnu, ja, kāpēc viņš ir tik niķīgs vai kāpēc viņš ir tik agresīvs, ja, kā ar viņu saprasties, kā ar viņu, nu, teiksim, sadarboties, lai, nu, teiksim, bērns mainītu savu attieksmi un mainītos uz, nu, teiksim, pozitīvi, iziet uz komunikāciju. Ja, tā tad vēlreiz saku, tas ir ļoti būtisks darba instruments pedagogiem, ja. Vēl kam tas varētu būt interesanti, protams, kā es teicu, ārstiem, ja, jo te var redzēt, cik enerģijas ir katram orgānam, sistēmam, kā meridiāniem, audiem, vai ne, un kāda ir pacienta psihosomātika.
arī, piemēram, vadītājiem, ja, ja esat vadītājs, ja esat uzņēmējs, tad zināsiet, kādus darbus labāk piedāvāt saviem darbiniekiem, uz ko viņš ir vairāk, teiksim, tendēts, uz ko viņš ir vairāk spējīgs. Lūk, tā tad arī ir darbs ar konsultēšanu, ja, tā ir iespēja ātri atrast klientam piemēroto. Tālūk, vai ir jautājumi par šo skolu vai par šo tehniku, vai, vienmēr sakot, kādi ir jautājumi? Gribētos no jums dzirdēt tagad kaut ko. Jautājumu nav? Ja ir jautājumi, jūs varat rakstīt vai arī pieslēgties, ieslēdzot mikrofoniņu. Ja ieslēdzam mikrofoniņu, parunājam, ar daļo vaigu var nepieslēgties, ar daļo vaigu mēs parasti pieslēdzamies nodarbībās. Ja, tātad nodarbības notiks katru otrdienu. Sākam mēs strādāt 4. novembrī. 4. novembrī, tātad katru otrdienu. Un nodarbības ilgs no 18:00 līdz 20:40. Būs viena pauzīte, 10 minūšu gara, ja, apmēram 19:15, 19:20, kad būs pauze, varat sev tā ieplānot jau laikus. Uz nodarbībām, kad ir klātienes nodarbībām online, ir ļoti vēlams piedalīties, ja, lai nebūtu tā, ka jūs palaižat kaut ko garām un jums ir jautājumi. Ja? Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Jā, Ināra? Tas ir, bet viss šitas te tikai pa otrdienām būs, jā, tās mācības? Jā, Ināriņ, tikai otrdienās, katru otrdienu. Būs arī ieraksts pēc tam Facebookā? Ieraksts būs pēc tam, protams. Grupā, jā? Tas, skaidrs. Jā, mums būs WhatsApp grupiņa, jā. Un cena kāda bija? 75 eiro pa 2 nodarbībām. Paldies. Jā, tā tad būs Facebook grupiņa, slēgtā grupiņa, ja, kurā būs ieraksti, un būs mums WhatsApp grupiņa, ja, kurā mēs varēsim precizēt kaut kādus jautājumus. Bet, kā es teicu, īstenībā kurs, tiksim, informācija, ko jūs iegūsiet, ja, ir ļoti svarīgi piedalīties klātienē. Ja vienīgi kādreiz kaut kādas force majeure situācijas, ja, vai jūs mācāties no ierakstiem, tāpēc, ka šis ir tas, kurš ir jāmācās. Ja? Un ļoti problemātiski, ja, piemēram, cilvēks mīl tikai mācīties no ierakstiem un pēc tam pēc mēneša uzdod visādus jautājumus, ja? Kad mēs jau esam citās tēmās, citās dimensijās, neiekārši. Tāpēc ir ļoti svarīgi noklausaties, vai ne, piedalāties kursā, noklausaties vēlreiz. To kursu ir obligāti jāraksta. Vispār manos kursos daudz mēs rakstam, ja? Jo, kad mēs rakstam ar roku, mēs darbinam mazo motoriku, vai ne? Un strādā gan roka, gan galva, gan acis. Mēs skatāmies, mēs rakstam, mēs domājam, ja? Un tad, kad jūs noklausaties vēlreiz to ierakstu, ja, tad jums, principā, teiksim, informācija jau ir kaut kā saformējusies galvā. Ja. Tas ir ļoti būtiski, tāpēc, ka šo mēs nemācamies no grāmatām. Ja, tās nav, šī numeroloģijas tehnika nav grāmatās. Un vispārībā, ja mēs mācītos numeroloģiju no grāmatām, tad tādu kursu vispār nebūtu vajadzīgi. Ja. No grāmatām nemaz nav tik viegli iemācīties kaut ko jaunu. Grāmatas var palīdzēt, ja? Bet iemācīties vai ne, ir ļoti svarīgi, kad skolotājs nodod skolniekam informāciju. Un kursu beidzot, jums būs vienkārši super izdales materiāli, ja?
pēc tam jums ļoti labi palīdzēs to informāciju, ko jūs esat apguvuši, vai ne, īsi, ātri un konkrēti, teiksim, ikdienā pielietot. Tā kā būs arī tāda lieta, ja? Nu, lūk, ir kādi vēl jautājumi? Varbūt kaut ko es esmu aizmirsusi, kā rādās cipars 23 šajā piemērā. To mēs apgūstam kursā. Kā mēs ciparus papildus apgūstam, ja? Teiksim, kā mēs veidojam skaitļu rindu katram cilvēkam, tie ir tās lietas, ko mēs mācāmies kursā. Nu, lūk. Ir kādi jautājumi vēl? Ir kādi jautājumi, vai es visu būšu pastāstījusi? Vai es visu būšu pastāstījusi? Liekas, ka neko neesmu aizmirsusi. Tā. Liekas, ka neko neesmu aizmirsusi. Tā, tomēr padomājiet vēl, vai jums ir kādi jautājumi. Kamēr mēs te visi esam sapulcējušies, lai varētu atbildēt ātri. Kā jums liekas, vai šī karte, ko es uzzīmēju, ir sarežģīta? Vai jums tas būtu sarežģīti, vai tas ir grūti? Labvakar. Labvakar. Manuprāt, tad, kad sāks skaidrot, kas ir kas, katrs plusiņš, katra bultiņa, katrs cipariņš, tad jau droši vien taps skaidrs. Patreiz tas ir tāda bišķmēlna bilde. Man liekas, ka es jums tik daudz jau pastāstīju, lai nebūtu Jā, tāda bet tā, kad vēl izprast, tā kā jūs jau tik daudz, jūs jau to zinat visu, jums tas liekas vienkārši, tādā ziņā, ka to pirmo bildi ieraudzīju, ka jūs sākāt tagad stāstīt, tad jau liekas, tas ir tās, jā, kāpēc tur tie cipari vai kaut kas tāds. Bet, vēl daudz jāmācās katrā ziņā. Nu jā. Nodarbības, kā es teicu, tātad mums ir 12 nodarbības, jā, 6 mēnešus. Tagad ir, lai vasara būtu brīva, jā, jo ātrāk sāks, jo ātrāk beigs. Ne? Jā, tad arī varēs jau uzreiz darbā šo informāciju ātri sākt pielietot. Jā, tā kā, bet principā jau tā kā, sarežģītam nekam te nevajadzētu būt. Citi kursanti saka, ka šitais bija pats vieglākais kurs, ko viņi mācījušies. Citi saka, šitais gan bija ļoti grūti. Jā, tāpēc cilvēki ir dažādi, bet, mēs tāpēc mācāmies, mēs tāpēc satiekamies katru otru otrdienas vakaru, vai ne, lai tātad tikt ar šīm lietām visām skaidrībā. Bet principā, teiksim, tātad vēl, kam ir 2 dažādas tās tehnikas, jā, piemēram, 1900. gados dzimušie, mēs zinām, ka mēs daudz un dikti atšķiramies no 2000. gados dzimušās paaudzes, vai ne? Un viņiem skaitļu rinda arī tiek aprēķināta drusciņi savādāk, jā, tā kā ir jāiemācās vienkārši būt drusciņi uzmanīgam, aprēķinot to skaitļu rindu un izveidojot karti. Bet pēc tam jau viss aiziet kā pa sviestu. Lūk. Tā kā labi, ja jums jautājumu nav, es ļoti priecāšos jūs redzēt jaunajā kursā 4. novembrī, kad mēs visi tādi sapacējušies, vai ne? Priecīgi, draudzīgi vienosimies kopējās tēmās. Nekavēšos šovakar vairāk, lai jums ir brīnišķīgs rudens. Paldies jums par to, ka veltījāt šovakar laiku sev, ka veltījāt laiku, lai iegūtu kādu jaunu informāciju, un paldies maniem skolotājiem, kuri devuši tik daudz zināšanu, ka ir ar ko dalīties, ir ar ko dalīties. Uz tikšanos! Priecāšos jūs redzēt. Tā.